Labdien, cienījami klātesoši, partijas biedri, viesi, cīņu biedri. Jau tā jāsaka, jo mēs jau ar vienu daļu esam ilgu laiku pazīstami. Es gribēju nedaudz parunāt par ekonomiku. Uzrunā nav tā vieta, kur var īpaši daudz izpausties. Tāpēc, ja ir kaut kādi pēc tam jautājumi, es tepat uz vietas būšu. Mēģināšu kaut ko precizēt. Taču tā, tēžu veidā ātri pāriešu svarīgākajiem, cauriem. Pirmais jau, tas pašreizējais stāvoklis. Vairāk un mazāk visiem saprotams, ka ar to ekonomika īsti kārtībā nav. Pagājušo gadu ir 3% iekšzemes koprodukta kritums. Inflācija, ir samazinājusies, taču, ja mēs skatāmies no tās otras puses, ko tā inflācija ir devusi, mēs esam pret pārējo vidējo Eiropas Savienību. Visas trīs principā Baltijas valstis, ap kaut kā 20%. Mēs esam kaut kādu brītiņu braukuši. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mūsu dzīves līmenis ir pietuvojies tuvu Eiropas Savienības vidējiem. Ja? Tātad dzīve ir palikusi dārgāk, un lai arī tur tie atalgojuma statistika uzrāda arī kaut kā tur ap 11% pieaugumu, tomēr inflācija bija augstāka, tad par spīti tam, ka atalgojums ir pieaudzis, tomēr kopumā mēs redzam, ka ir spriedze. Ja? Ir spriedze. Mēs redzam to, ka šodien gāzes cenas bija kaut kur ap kaut kādi 30–40 eiro par megavatu, bet vismaz mans rēķins, gāzes rēķins neko nav mainījies no pagājušā gada īpaši daudz. Tātad cenām ir tāda, tā vēlme kāpt uz augšu un uz leju nē. Tātad kopumā tāda labklājības problēmas mums ir. Vēl ko es gribētu atzīmēt, kas mums ir tās pamatlietas un pamatproblēmas, kas mums nākotnē liks iespringt un ļaus realizēties. Pirmais un galvenā Latvijas ekonomikas problēma tagad un tuvākajā laikā būs demogrāfija. Viss, kas saistīts ar demogrāfiju. Jo principā, kas tad ir tā ekonomika? Tie ir cilvēki. Galvenais resurss, jebkurā ekonomikā, tas ir cilvēka resurss. Tad, ja mēs skatāmies, tas ir cilvēku skaits plus viņu kvalitāte. Tas ir viņu spējas, ko viņi prot, kāds ir viņiem raksturs, viņi ir cīnītāji par savu, vai viņi ir tādas kalpu dvēselītes, kuras var vadāt, kur vajag. Ja, tātad, cik daudz mums ir to uzņēmēju, cik mums tie uzņēmēji ir gatavi kaut ko darīt, tas viss pieder pie cilvēka resursa. Un cilvēka resurss ir arī, viņš ir naudā, statistika viņš vērtējas. Katrs strādājošais, pagājušā gada apmēram 40,000 eiro radīja iekšzemes koprodukta pieaugumu. Tātad viens cilvēks 40,000. Ir valstis, kā piemēram Nigērija, kur iedzīvotājs skaits samazina, labklājību. Ja? Bet Eiropā nav nevienas tādas zemes, kur cilvēku skaits samazinātu labklājību. Mums ir tieši otrādi, mums to cilvēku skaits varētu būt lielāks, mēs viņus varētu nodarbināt, ja mums būtu pietiekoši spējas viņus vadīt un atbilstoši tāda ekonomiska politika, kas nodrošinātu ar tiem resursiem, lai viņi varētu realizēties. Ja? Un kas mums tad sanāk? Mēs pagājušajā gadā 14,121 bērns piedzima. Ja? Tas ir samazinājums pret jau tā slikto 22. gadu pa 11,5%. Ja mēs skatāmies pret 2018. gadu, tas ir tāds labs pirms Covid laiks, kur arī mēs sūdzējamies to, ka dzimstība ir maza. Un tad samazinājums ir 26%. Ja? Tātad skatāmies, kas mums tagad notiek pēc apmēram 20 gadiem, tātad 23., 43. Šobrīd dzimušie sāks ienākt tautsaimniecībā vai nesāks ienākt, nedzimušie neienāks. Ja? Tad katrs tas nedzimušais bērns radīs tādus negūtos ieņēmumus. Pa zaudējumu tos nevarētu varbūt īsti nosaukt. Un ja 40 gadu laikā viens strādājošais šī gada apmērā iekšzemes koprodukta uz vienu cilvēku apmēram 1,6 miljoni rada. Ja? Pat pēdējiem 4 gadiem, kopš tas smagais samazinājums, ir apmēram 13,200 bērni nav piedzimuši. Ja? Tad, ja mēs skatāmies, mēs iegūsim galvā tagad ap kaut kā 22 miljardi vai 25 miljardi zaudējums viņu dzīves laikā. Bet tas attieksies uz 40 gadiem. Ja? Tas ne tagad. Ja? Bet
Šeit jau ir tā pēctecība, ir kaut kādas lietas, kas mums ir tagad jādara, lai mums nākotnē būtu labāk. Ja? Un ja mēs to neizdarīsim, tad tā nākotne atnāks tāda, kāda viņa ir. Ja mēs tagad skatāmies, mums tā nākotne īpaši šeit varbūt tagad tā nepatīk, ja? Bet lielā mērā tās ir sekas tam, kas netika vai tika nepareizi izdarīts 90. gados. Ja katram lēmumam ir savas sekas. Un ko tas mums principā tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka valsts un pašvaldība sektorā, 2 privātajā sektorā strādājuši uztur apmēram 1 sabiedriskajā sektorā. Ja? Tas būtu labi, ja mums būtu vairāk cilvēku un 3 privātajā sektorā varētu uzturēt vienu strādājušu. Tas būtu pavisam cita matemātika. Ja? Latvijā kopējais autoceļu un ielu garums ir apmēram 71 000 kilometru. Un tad mums sanāk tā, ka 8,6 strādājošie uztur 1 kilometrs ir uz viņu nodokļiem. Ja? Tā kā mēs esam šeit, varam sareikināt 44 ar 8, kaut kādi 5 ar kapējām kilometri. Mums ir visiem jāspēj uzturēt no mūsu nodokļiem, teiksim, šis ceļš. Ja tikai tik kilometri vienīgi būtu. Ja? Tad mums ir 2000 tilti, tātad uz nepilniem 300 cilvēkiem 1 tilts no nodokļiem jāuztur. Ja? Elektrotīklu kopgarums ir ap 93 000, tātad uz 6,5 vēl 1 kilometrs elektrolīnijas. Teiksim, tas mans mīļais dzelzceļš, ja kādreiz viņš pats sevi uzturēja, tad tagad arī uz 190 cilvēkiem 1 kilometrs arī dzelzceļa ar visām stacijām pārmiem ir jāspēj uzturēt. Kā mēs saprotam, tas nav reāli. Tāpēc mēs dzīvojam, principā, šis labklājības līmenis, kāds mums ir, viņš ir balstīts uz to, ka mums ir iespējas saņemt apmēram 1,5 miljardu Eiropas Savienības līdzekļus infrastruktūras uzturēšanu attīstībai. Tikai tāpēc mums tie ceļi vēl kaut kādā kārtībā, tāpēc tie projekti tiek kaut kādi realizēti. Nākošais, kas mums palīdz un glāb, mēs esam, teiksim, tā rietumu klubiņā, kas var aizņemties naudu, tik pie drukātās naudas. Ja? Daudziem tādas privilēģijas nav, bet mums viņa ir. Mēs viņu arī izmantojam. Ja? 23. gada beigās mums bija ap 17 miljardiem parāds. Daži saka, ka tie 41% pret iekšzemes koproduktu nekas tāds īpaši nav. Jā, protams, ja salīdzinām ar to, ka ir valstis, kam ir 100% pret iekšzemes koproduktu, tad mēs varam aizņemties. Tikai ko tas rāda? Tie 17 miljardi ir vairāk nekā mūsu viena gada budžeta ieņēmumi. Ja? Tas nozīmē, no tāda samēra viedokļa. Tas nozīmē to, ka mēs pa lielam šo tikai ļoti veiksmīga apstākļu sagadīšanās dēļ kādreiz spēsim atmaksāt. Ja? Principā tas nav reāli atmaksājums parāds. Vēl jau vairāk, ja mūsu tam dzīves labklājības līmenim, kas pašlaik ir, mēs 2 miljardi eiro katru gadu vēl aizņemamies. Ja? Tad liekam klāt. Ja? Kāds būtu mūsu iekšzemes koprodukts pagājušajā gadā? Ja mēs nebūtu aizņēmušies 2 miljardus, ja mēs skatāmies 0,3 samazinājums, neaizņemtos to naudiņu, un apmēram 17–18% iekšzemes koprodukta struktūrā ir valsts pārvaldes devums. Ja? Tātad, tur būtu samazinājums, ja? Un mums nebūtu 0,3, mums būtu apmēram 3–4% kritums. Ja? Ja mēs skatāmies uz Igauniem, ja viņi mēģina cīnīties, bet ko viņi dara, viņi cīnoties ar to, mēģinot neaizņemties naudu, viņi, protams, samazina savu ekonomiku. Viņi varētu aizņemties tā kā latvieši, viņu iekšzemes koprodukts būtu lielāks. Jo viņiem ir, teiksim, samazinājums ir šobrīd ekonomikas ir lielāks nekā Latvijā. Ja? Bet viņi kaut kā mēģina to darboties. Vai to vajag darīt, es nemāku pateikt, jo otrā pusē ir labklājība, otrā pusē, kur mēs viņu to naudiņu arī tērējam. Tad, kas mums vēl ir problēmas pie mūsu slikti funkcionējušā valsts pārvalde? Viena lieta, ka viņi mums, teiksim, viņi ir pārregulēti, bojā nerus galvenokārt uzņēmējiem, arī darba devējiem. Taču ir viena tāda problēma, kas paliek kritiska. Ja? Finanšu ministrs Atšarādens kaut kur minēja, ka apmēram 500 miljoni eiro, teiksim, nevar viņu uzrakstīt vairs. Ir tik tālu nogājis, ka nevar uzrakstīt vairs pieteikumus Eiropas Savienībai, Latvijai piešķirtās naudiņas apgūšanai un saņemšanai. Ja? Ko tas nozīmē 500 miljoni? Tas nozīmē darba vietas, tas nozīmē atalgojumu, tas nozīmē ceļus. Teiksim, piemēram, satiksmes ministrijā 2 ierēdnis kaut kā viņas aizmirs vai nepaspēja, neviens nenokontrolē.
neuzrakstīja pieteikumu 100 miljoni, teiksim, satiksmi nozarei pagāja garām. Ja, tā pavisam vienkārši 100 miljoni. Ja mēs skatāmies, te skolas slēdzam, tur mēģina kaut kādas kapeikas skaitīt, tur sodīt Rēzeknes pašvaldību, tur nevajag viņiem pārbūvēt, es pilnīgi piekrītu, bet tagad mēģināt to Rēzeknē, tos cilvēkus sodīt, samazināt viņiem tos 5 miljonus ieņem, teiksim, izmaksas Rēzeknes budžetā, bet mums te vienkārši 100 miljoni tā. Viņām izteica brīdinājumu, aizrādījumu. Viņiem pateica, ka viņas darīja slikti darīja. Skaidrs. Tad vēl ir viena tāda lieta, kas mums ir kritiska saistībā ar to valsts pārvaldi un valsts uzņēmumu. Tas mums ir tādi projekti, ir Rail Baltica, mums ir pasažieru vilcienu iepirkums, ko mēs tagad redzam, ja, tas pie tās pašas nefunkcionējošās, nespējas pārvaldīt. Ja. Mēs te dzirdējām kaut kā 3,7, 3,6 miljārdi sliežu ceļu izbūvē konkurss tika izsludināts. Ļoti labi tika izsludināts konkurss, it kā daudz, ja, 8 miljārdi, 2 miljārdu vietā, bet tagad jums ir vienā daļai noteikti pieredze ar uzņēmēju darbību. Ja. Projekts nav. Neviens nezina, cik tas lāgā izmaksās, bet to var izreikināt. Tur kilometri apmēram ir, trases ir iezīmētas, steidzīgi jātaisa konkurss. Ja? Tad uztaisa konkurss, un konkursa noteikumi ir tādi. Mēs jums pasūtām, nezinām ko, nezinām kad, varbūt maksāsim, varbūt nemaksāsim, iedodiet mums piedāvājumu. Ja? Tie, kas ir nodarbojušies ar būvniecību, ko viņi ir jau jāieliek, visi riski ir jāieliek iekšā šajos, teiksim, tai piedāvājumā. Ne? Un daudz jau tāda arī nebija, kas to vispār var atļauties. Rezultātā pilnīgi droši, vai viņš ir 2 reizes dārgāks, ja? Bet 1 miljards tur varēja būt pilnīgi droši mazāk, ja tas būtu normāli veidots konkurss uz projekta bāzes, kur jau zina, cik daudz būs jābūvē, kad jāmaksā. Un tad jūs ejot uz to konkursu, jūs jau rezervējat sev, zināt, kur jūs pirksiet sliedes, gūšņus, visu pārējo. Ja jūs zināt šī brīža cenās. Kā jūs zināt, kāda 28. gadā būs metāla cena? Nezināt. Tad tur tiek ielikta kārtīga rezerve. Ja? Un tas pats, teiksim, ar Air Baltica. Ja? 340 miljoni Air Baltica, un visu laiku apkārt stāstīt, ka tas ir pēdējais, un tagad mēs redzam, ka bez vēl 200 miljoniem nezinu, vai iztiks. Ja? Tātad, vienā pusē ir tāda kapeiku briesmīga ekonomēšana, bet tas ir tā tautas pusē, tur, kur vajadzīgs izglītībai, pārējām lietām, un tad ir kaut kādi projekti, kur vienkārši 100 miljonus un pat miljardus, kā mēs redzam, īpaši vairs neskaita. Tā ir viena liela lieta, kas apdraud mūs visus. Tā ir Eiropas enerģētiskā politika, un tas ir liels drauds vispār tautsaimniecībai. Viņš, teiksim, tas nav Latvijas izdomājums, tas mums ir uzlikts no augšpuses. Brīvais tirgus enerģētika, kā mēs redzam, nestrādā tautsaimniecības labā, nestrādā iedzīvotāju labā. Un tas ir pilnīgi normāli. Ja šeit kādreiz bija ražotājs, tad bija regulators, un tad bija, teiksim, patērētāji. Ieliekot pa vidu citus vēl spēlētājus, kas grib uz to nopelnīt, tur ir birža, tur ir bankas, kuras nodarbojas. Ja tev ir, teiksim, īstermiņa, teiksim, tā saucamais spot tirgus, ja, kur tev tajā, teiksim, katrai dienai nosaka pieņemt elektroenerģiju. Ja tu uzņemies saistības, mēs jau arī mājsaimniecībās noslēdzam uz gadu, teiksim. Ja. Pretējā pusē, kas notiek šo risku hedžēšana, un šajā gadījumā ieslēdzas bankas. Ja, tātad bankas nopelna birža, nopelna tirgotāji, ja, un no tām ražotājiem ar kaut kas paliek. Ja, tātad nevar izveidot ekonomiski efektīvu sistēmu, kur, tad, kad tu pie tā galda saliec vairākas vēl bļodas un visiem tur saliec to zupu, nesanāk. Tur nekāda ekonomija uz zupas patēriņa. Ja. Pārspēlētā zaļā politika, tā ir, teiksim, es gribētu teikt, ka tā ir tāda liela afēra. Ja pirms gada vēl tā vajadzēja varbūt uzmanīgi par to runāt, tagad var diezgan droši, jo viena daļa zinātnieku ir pārstājuši klusēt, viņi, teiksim, ir izveidojuši, teiksim, arī šo parakstījuši pasaules klimata deklarāciju. Šo zinātnieku grupu vada Džons Klausers, kas ir Nobeļa prēmijas laureāts fizikā. Zinātnieki saka, nav nekādas
CO2 ietekmētas klimata sasilšanas. Vienkārši nav viņas. Tas ir absurds. Ja? Bet tas netraucē šo ekonomiku, enerģētikā, tā skaitā meža saimniecībā, visas šīs vides prasības virzīt tajā virzienā, ka mēs tūlīt visi CO2 dēļ būsim pagalam. Ja? Starp citu, CO2 šobrīd ir zemākais, kāds viņš vispār ir bijis, planētas tāda pārskatāmā vēsturē. Un viņš ir stipri zemāks nekā tad, kad bija leduslaikmes. Tad, kad bija leduslaikmes, šeit bija kaut kāds kilometrs vai kaut kāds puskilometrs ledus virs Rīgas. Ja? CO2 bija augstāks. Ja? Ja tā padomāju, kaut kas tā īsti kopā neiet. Protams, tur tā matemātika, ja atslēdz nost saules aktivitātes izmaiņas, vulkāniskās iedarbības izmaiņas, ja atstāja tikai dažus faktorus un sajauca to, vai tas CO2 ir tas pierādījums tam, ka ir palicis siltāks, vai tas ir iemesls, tad ļoti vienkārši taisīt kaut kādus secinājumus. Bet tas atstās ietekmi uz ekonomiku. Tas atstās, principā, šī zaļā un enerģētiskā politika var novest to, ka tā Eiropas Savienība paliks nekonkurētspējīga pasaulē, jo mēs neesam vienīgi tajā pasaules. Par risinājumu es varbūt tā pavisam ātri, ja? Es jūs aizrunājies. Ir īsie, ātrie, taktiskā plāna risinājumi, tas, kas viņus iespējams izdarīt ļoti ātrā veidā, ļoti ātri, salīdzinoši ātri, tā teiksim. Ja? Tas ir uzņēmējdarbības vides uzlabošana, valsts pārvaldes darba efektivizācija. Valsts pārvaldē nepieciešama reforma, ir nepieciešams atgriezt atbildību ierēģiem par pieņemtiem lēmumiem, pārtraukt to dzenāšanu apkārt uz saskaņošanām, 20 cilvēku saskaņo, neviens par ko neatbild. Ja? Tā nekas nevar funkcionēt. Ja? Ierēnis ir ierēnis. Viņam jādod pilnvaras, bet viņam jāprasa arī atbildība. Nevar dot pilnvaras un nesabalansēt pretī atbildību. Ja? Tas nekad nestrādā. Bezatbildība ir novedusi mūs tajā situācijā, kurā mēs pašlaik esam. Jāsakārto valsts budžets. Valsts šobrīd ir maksātnespējīga. Ja? Jārīkojas tāpat kā ar maksātnespējīgu uzņēmumu. Jāiegūst kontroli par budžetu un jāmet ārā viss tas, kas ir tur nevajadzīgs sakrājies. Ja? Jāpārskaita atsevišķas investīciju programmas. Ja? Daudz ko tur izdarīt varbūt vairs nevarēs. Līgumi ir saslēgti. Mums ir iesākts būvēt Baltika tilts pāri Daugoju, kuram līdzekļu nav. Naudas pietiek 3 balstus ielikt un laidumus. Ja? Viss pārējais, kā tiks finansēts tālāk, neviens to nezina. Ja? Kaut kā jau tur tāda saprātīga risinājumi ir, bet to var izdarīt ātri. Ja? To var izdarīt ātri, mainīt kaut kādas finansēšanas lietas. Tad ir vēl viena lieta, kas ir svarīga. Var ļoti ātri mainīt valsts uzņēmumu, kas nodarbojas ar infrastruktūras pakalpojumu sniegšanu, darbības filozofiju un tarifu regulātoru finansēšanas kārtība. Tarifu regulātors, sabiedrisko pakalpojumu regulātors, viņš finansējas kā procents no tiem ieņēmumiem, ko viņam kas ir regulētās nozares, pamatā. Ja, tad viņi ir ieinteresēti. Jo vairāk viņi ceļ tarifus, jo lielāks viņiem budžets. Ja. Tas ir absurds. Tas no paša sākuma bija absurds, un visiem bija skaidrs, ka absurds, bet tā tas viss darbojas. Ja. Rezultātā, kas notiek? Notiek milzīga stīvēšanās publiski, ja. Bet gan viena, gan otra puse, ja, viņi ir abi ieinteresēti šo tarifu celšanā. Ja. Rezultāts ir tāds, kāds ir. Dzelzceļā, mēs visu laiku, mūsu infrastruktūra bija, regulēta. Ja. Es šim cirkam gāju daudz reizes cauri. Ja? Un nākošā lieta – infrastruktūras uzņēmumu galvenais uzdevums nevar būt peļņas moments. Tā, ka viņi sāks pelnīt, tad visi pārējie dabūs par to maksāt. Ja? Nav pareizi celt izmaksas šiem infrastruktūrai. Tieši otrādi – kvalitāte un jāskatās, lai tās infrastruktūras izmaksas nav lielākas kā mūsu konkurentiem. Ja? Vēlams zemākas. Un prēmijas un algas jāmaksā par to, ka Latvijā sadales tīklu tarifi ir zemāki nekā Igaunijā, Lietuvā, Polijā, ja? Kas ir mūsu galvenie konkurenti. Tas pats attiecās uz pārējiem.
Tad ir vēl viena lieta, kas ir sarežģīta, jo tur ir Eiropas politika, taču, ja enerģētikas jomā nenodrošinās cenu stabilitāti un ilgspēju, tad ar ekonomiku būs pagrūti. Jo tas, kas notiek šobrīd visā Eiropā, tā skaitā Latvijā, notiek deindustrializācija. Tās nozares, kur ir būtiska enerģijas sastāvdaļa, viņas iet prom no Eiropas, viņas iet arī prom no Latvijas. Latvijā ir kaut kāda 5% samazinājums. Eiropā ir ap 12%, ja es pareizi atceros. Tas nevar ilgi tā turpināties. Labi, viens gads, kas nākošais gads, teiksim, ja mēs skatāmies lielie koncerni, ķīmijas uzņēmumi, viņi slēdz savus ražotnes un pārceļ uz Ameriku vai uz kaut kur uz Āziju, uz Ķīnu. Ja. Un tagad ir tāpat maksimāli jāizmanto Latvijas iekšējie resursi mums enerģētikā. Tā skaitā šķelda, kurināmā kūdra. Jāpārstāj to zaļo spēli spēlēt. Vienkārši tam nav loģiska pamatojuma. Tad vēl pie strateģiskajiem jautājumiem, un tas ir tas, kas var izvilkt šo Latviju. Jo taktiski mēs neko nevaram izmainīt. Tā īsajā periodā mēs varam tikai sakopt to māju, savest viņu normālā kārtībā, bet mēs nevaram tādā īsā termiņā neko panākt. Bet tas ir lielākoties saistīts ar cilvēkiem. Tātad investīcijas izglītībā un zinātnē, cilvēka kapitāla vērtības pieaugums. Un šeit ir izglītība, nekādu kompetenci izglītību. Kompetenci izglītība ir uz nabadzību. Uz kompetenci izglītību, jā, vienmēr ir bijis 9. klase, laba 9 klašu izglītība, pēc tam cilvēks iet mācīties par metinātāju, par virpotāju. Tas ir ok, bet tas ir kaut kas cits, nekā mums tagad mēģina pateikt. Gimnāzijas vidusskolas izglītībai jābūt spēcīgai, normālai, bez jebkādām kompetencijām. Tam jaunietim ir jāspēj, viņa dzīves laikā viņš varbūt nomainīs vairākas profesijas. Bez matemātikas, fizikas, bioloģijas, ķīmijas eksāmeniem, ja, nevar runāt vispār par kaut kādu. Mēs iegūstam kaut kādu, teiksim, cilvēku kopumu, kam ir fragmentētas zināšanas, un neviens galvā kopā nevar salikt vispār, kas notiek. Ja. Dzimstības veicināšanas pasākumi. Es pie tā neapturēšos, tie ir apmēram skaidri, arī pasaulē kaut kāda pieredze ir, bet ir viena liela nelaime ar to dzimstību. Tas mīts, ka pasaulē būs tik daudz cilvēku, ka visu apēdīs, tā kā šitie siseņi, salaižas un visu nograušie. Tas ir izrādījies kļūdains, jautājums tiem ekspertiem, kas pirms gadiem 10, 15, 20 visu šito te daudzināja. Šobrīd mēs redzam to, ka The Lancet žurnālā bija tāds pētījums, un mēs redzam, ka 2070. un 2080. gadu fertilitātes tās saucamais indeks, kas rāda to, cik bērni uz vienu sievieti, un tas 2,1 statistiskā robeža, pie kuras sākas samazinājumi, tiks pārsniegts globālā līmenī. Tāpēc kaut kur starp 2070. un 2080. gadu iedzīvotāju skaits uz šitās planētas sāks samazināties. Ja, ja runā par atsevišķiem valstīm, atsevišķiem reģioniem, ja, tad vienkārši ir katastrofa kaut kur. Ja, teiksim, ja mēs skatāmies Dienvidkoreju, tur jau tagad ir ap viennieku. Ja, tas pats ir Ķīna, kas aizsūt Ķīna. Tūlīt visi ķīnieši te pārņems visu, neko viņi nepārņems. Viņi dabūs saukt atpakaļ savus tautiešus meklēt pa visu pasauli, jo viņiem nav iedzīvotāji. Ko nozīmē viena sieviete, viens bērns? Tas nozīmē pilnas cilvēka, teiksim, tādas pauzes laikā samazinājums 2 reizes. Ja? Mums arī nekas labāks nav. Mums ir 1,34 tiek domāts, ka pa pagājušo gadu būs. Ja? Tātad tas arī ir daudz par ātri, lai paspētu pat kaut ko norēģiet. Bet nav jau, kāpēc es to visu stāstu, nav jau problēma ar to dzimstību vien. Problēma ir tajā, ka nevienam jau nav to bērnu, ja, teiksim. Notiks, totāla galvu zakšana, kurš vairāk spēs piesaistīt. Ja pašiem nedzimst, tad jādabū no kaut kādiem citiem. Ja. Un tāpēc šeit tikai ar to, ka mēs tos, bērnu dzimstību veicināsim, pretī jābūt tādai paketē, lai viņiem ir šeit ko darīt, lai viņi nebrauc prom. Šeit vajadzīgs gan saprātīgs patriotisma audzināšana, gan nodrošinājums, lai viņi šeit var realizēties. Ja? Lai tad, kad viņiem piedāvā kaut kāds Šveices institūts, piedāvā tam jaunajiem zinātniekam algu, nodokļu atvieglojumus, visu pārējo, lai viņš pateikt, nē, ziniet, es tomēr palikšu šeit Latvijā. Ja? Un šobrīd mums nekas no tā nav. Ir pilnīgi bezjēdzīgi moralizēt. Jaunie jūs braucat prom, jūs darat slikti. Ja? Viņi katrs realizē savu dzīvi. Ja?
Tā kā šitās teiksim, tās lietas, kas viņas ir dzīvīgi, nu, teiksim, tādas ļoti svarīgas tiem, kas mums šeit klātesošie, kam nu, ir tā mazāk gadu, ja? Nu, tie 40, tie 50 gadi tie atnāks, ja? Un tad jūs trāpīsiet nu, tai demogrāfijas bedrē. Un neaizmirstam to, ka lielā daļā arī pensiju sistēma ir balstīta uz paudžu solidaritāti. Ja? Otrais pensiju līmenis, tur mēs kaut ko 6% iemaksājam, ceram, ka būs vairāk, ja? Nu, tāda ilgtermiņā joprojām tur nekas vairāk nav. Kaut arī pagājušais gads bija labs, ja? Ļoti labs, bet kopumā mēs skatāmies no 18. gada nekāda pieauguma nav. Tas, kas ir nopelnīts, tas ir arī zaudēts. Ja? Tātad šī pensiju sistēma balstās uz to, ka mums būs bērni. Ja? Nevis, ja kāds saka, es pats nopelnu savu pensiju, nenopelni. 14% tu maksā nodokļus tajā, teiksim, solidaritātes nosauksmī, teiksim, fondā. Tas ir solidaritātes princips. Un mūsu bērni lielā mērā, nu, ja tā mēs skatāmies, gandrīz pa 2/3 mums maksās pensiju. Ja? Tātad, ja bērni būs, ja? Viņiem būs, un viņi cerēs, ka viņu bērni viņiem maksās, ja? Bet nu, šeit tiem bērniem ir pa priekšu jābūt. Labi, nu paldies par uzmanību un par pacietību arī.